hey. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. If I share with you my story, would you share your dollar with me? Bija vasara, silta vasaras diena. Un es visu laiku biju vērojis, kad ir tie ielu muzikanti un viņi spēlē, un man tas likās ļoti interesanti. Protams, ir labi un ir slikti, un dažādi tie ielu muzikanti, tas viens noteikti likās ļoti interesanti. Un tad vienu dienu bija pie vienas meitenes dzīvoklī, un tur bija ģitāra, un sāku strinkšķināt, ko es māku, kaut kādas dziesmiņas, un tā vienkārši tā vienā brīdī izdomāju, jāaiziet pamēģināt. Vienkārši jāaiziet pamēģināt. Ļoti interesanti, mums bija ekonomikā jātaisa biznesa plāns, un es biju nedaudz nokavējis, man vajadzēja ātrumā uztaisīt kaut kādu biznesa plānu. Es tā iedomājos, kāpēc man neizrēķināt, kā varētu biznesa plānu tā kā ielu muzicēšanai. Mums bija tā doma tur apmēram aprēķināt tos ienākumus un izdevumus un aprēķināt, pēc cik gadiem es varētu kļūt par miljonāru. Pēc cik gadiem es varētu nopelnīt miljonu. Un es parēķināju, un apmēram laikam bija tie gadi kaut kādi 45 gadi, un man būtu miljons. Tā rupji rēķina. Īstenībā nav tā, ka tur ir maza nauda. Īstenībā diezgan ielu muzicēšanā apgrozās diezgan liela nauda. Un arī ne tikai Latvijā, un vispār pasaulē tas kaut kādām turistu vietām. Tur šie ielu muzikanti ir tiešām tādi, kas katru rītu iet tā kā uz darbu, un viņi var atļauties sev samaksāt par īri, var atļauties sev samaksāt par drēbēm, par ēdienu. Tātad krievu valodas iemācījies daudz labāk īstenībā, kopš sāku spēlēt uz ielām, jo tieši tuneļos tur vienmēr ir jāmāk sarunāt, ka tur uz stundiņu vai tagad es, un tad pēc tam tu atnāc, un vai kad tu beigsi tur spēlēt, tad es varu atnākt uzreiz, tad tu sagaidi mani, lai neviens cits neieiet tajā vietā. Un tāda noteiktā komunikācija, un tādā ziņā tu jau sapazīsties ar visiem, tu apmēram jau zini visus, tur tas spēlē, tur tas, jā. Un man ļoti patīk, piemēram, spēlēt tajā jaunajā tunelī, kas sanāk no Origo uz Stokmanu, tāpēc tīri tā iemesla dēļ, ka tur ir ļoti laba akustika. Tur dziedot ir pat klusām, tur ir tā kā dziedot mikrofonā, jo tiešām tas tunels kaut kā tā uzbūvēts, ka viņam tiešām ļoti laba akustika, un tu vari spēlēt arī tādas klusākas dziesmas, kuras varbūt vienkārši uz ielas, tajos ielas trokšņos pazūd, un tu nevari īsti kādu balādu nodziedāt. Bet es spēlēju uz ielas, un man piebrauc viens cilvēks, viens vīrietis ar riteni, un viņš sāka ar maniem runāt angliski. Tieši es biju pabeidzis dziesmu, un viņš man stāstīja, ka viņš viņš ir pilots, viņš strādā Latvijā jau kādu laiku, un viņam tagad ir jābrauc uz Austrāliju strādāt. Un viņš teica, man ļoti patīk, kā tu spēlē, un man nav īsti, kur likt šito riteni, ar ko viņš bija atbraucis. Un viņš teica, to arī ņemt, es tev viņu tā kā dāvinu, tur kods ir 0000, tur atslēgāju un viss. Un tā viņš aizgāja, un es vienkārši paliku tā uz tās ielas tāds. Nopietni, tas ritens ir manējais tagad, un pēc tam beidz spēlēt un uzliek ģitāru un laimīgs ar riteni tā aizbrauc prom.